Sveicināti! Šis ir Alūksnes novada jauniešu padomes podcasts ar savu pirmo epizodi. Un šodien pie mums mūsu dārgais viešņam Nikolais Rakaus, galda spēļu entuziasts, aktīvs jaunietis ar degošu sirdi, sporta fanāts un kultūras izbaudītājs. Ko lai es vairāk saku? Kas ienāca pagalmā? Tātad, Nikolai, es vēlētos tevi saukt par Koļu, tā kā mēs esam pazīstami jau kādu laiku. Un, kāds bija šurpceļš, kā atbrauc? diezgan interesanti. Jo tā nu ir sanācis, ka šodien esmu bez mašīnas, un tu man atbrauci pakaļ tieši tikai. Viņš man jautā kaut ko interesantu, un es tev tikpat interesanti atbildu. Paldies tev, paldies. Mēs esam pazīstami jau kādu labu laiku. Jā, tā lai skatītāji arī saprot, mēs ar Koļu savstarpēji esam draugi. Un, es teiktu kādu 4 gadi. Mēs īstenībā interesanti sapazināmies. Es pēc viena deju koncerta izdomāju, ka es gribu palikt Alūksnē, un tā kā Koļa ar Anastasiju piedāvāju, ka var palikt arī pie viņiem, es vienkārši izdomāju, aiziet, jā. Un bum, instantly labākie draugi vienkārši no pirmās reizes. Yes, tas arī man liekas diezgan interesanti, un kāpēc interesanti? Tāpēc, ka tās dējas satuvina cilvēkus paskaties. Jā. Tā kā, darbie draugi, ja ir iespēja kaut kur dejot, droši dejojiet, izmantojiet tādu iespēju. Ne tikai attīstāties fiziski, bet iegūstat jaunus draugus, labas paziņas un, protams, arī neizmirstamas emocijas. Jā, un es vēlējos teikt, ka šis ir īstenībā pirmā reize man arī ierakstot podcastu, es tā godīgi atzīšos. Un es vēlos, lai skatītājs zina, ka šis ir pilnībā neformālā gaisotnē. Un tas, ka ir normāli, ka es no telefona kaut ko lasu vai kaut kas tāds, mēs nemēģinam būt formāli nekādā ziņā. Varbūt kādi pāris formālāki jautājumi, bet šī ir brīva gaisotne un vienkārši, ja jums interesē kāds cilvēks no Alūksnes novada, īstā vieta to uzzināt. Jo īpaši, kā jau es teicu, ka mēs esam draugi. Yeah. Tas ir arī iespēja man uzzināt kaut ko jaunu par tevi, jo tagad man ir iespēja uzdot tos visus jautājumus, kas ir palikuši nepajautāti. Bet tad es pie vienas reizes čomiski papildināšu un teikšu, ka patiešām, ja jums interesē kāds alūksnietis šādā neformālā gaisotnē, tad rakstiet komentāros, ko jūs gribat redzēt. Tieši tā. Man te tā arī ir pierakstīts. Runājot par ārpusskolas aktivitātēm, dejas tev ir liela daļa no dzīves, tā es saprotu, kas vēl joprojām tiek piepildītas ar dejošanu Olistē. Kur šis ceļš sākās un kur tas tevi ir aizvedis? Kāds vai crazy jautājumu. Pirmkārtām, bračim, baigi oficiālais. Tu man teici, ka būs neoficiāls, bet labi, es tev godīgi atbildu, ka šis ceļš sākās 1. klasē un pēdējais pamatskolā. Jā, pa lielam dejoja visi cilvēki skolā, un tā jau tāda kā skolas tradīcija, un goda tu tur neiesi dejot, protams. Tieši tā, un tā es dejoju no 1. klases, dejoju, tad kaut kādu, neatceros, klasē 8. man šķiet pievienojos tādam interesantam deju kolektīvam, kas bija pēdējais jaunieši. Jā, uzdejojām arī tur, tad jau sākās ģimnāzija, tad jāsaka precīzāk, tad sāku mācīties ģimnāzijā, un tad mani vārda tiešākajā nozīmē aiz rokas klases biedrenes aizvilka uz Enku Drenku 1. deju tikšanos, un redz, kā ir sanācis, tā riktīgi forši, visu to ģimnāzijas laiku nodejot, ir satikti veci, un neaizmirsti draugi un arī satikti jauni, izveidoti jaunas draudzības. Un vispār jāsaka, ka tagad tā dejošana ir tik ilgu periodu no manas dzīves aizņēmusi, vispār tā kā bijusi
veids, kur atslēgt smadzenes, tad diezgan loģiski, kad tad, kad izdomāju, kad jau enku drenku sastāvam esmu par vecu, tad aizgāju uz Olistas deju kopu un tagad dejoju kopā ar viņiem. Jā. Bet, pa lielam, kā mēs tev to stāstu, tu jau pats visu zini. Tā gan ir taisnība, bet, šī ir iespēja kaut ko uzzināt, jo es pieņemsim, es nezināju par to jauniešu kopu. Es par to pedagogizmu. Jā, es absolūti nezināju. Redz, kā, tas tā interesanti. Tad, kad bija tur tā skola, tad tur arī tie jaunieši grozījās. Tagad nav skolas vairs, un arī jaunieši tur vairs negrozās. Tā ir. Tā ir. Kā tu teiktu? Neņemot vērā, protams, šo te, deju grūtības pakāpi vai ko savādāku. Kā tu teiktu, ka šī evolūcija ir notikusi? Kas mainījās katru reizi, kad tu nomainīji kādu kolektīvu vai tā kā, kad, piemēram, emocionālā ziņā, ne tieši fiziskā? Zini kā, man jāsaka, es kā tās diezgan aktīvs cilvēks būdams, man jāsaka, ka es cenšos jebkurā vietā atstāt kaut kādu savu pēdu drusciņu. Zini kā tāpat, lai viņi zina, kas te ir bijis. Jā. Tā kā aiz sevis kaut ko atstāju, un tad ir kaut kāda pēctecība tam, un ir tā silti ap sirdi. Protams, ka tā aiziešana jau nekad nav viegli. Kā es smējos, tad es aizgāju no Olistas, aizgāju no Enku Drenku, aizgāju uz Olistu, un tad sākās pirmie Olistas konči, un tad, zini, kā jau dejotājiem pēc koncerta balle, un visādi foršie prikoli, un tā jau rodās arī tā saliedētā deju biedru grupiņa. Un, es, par ko es to visu smējos, kad man tā interesanti ir, ka ar sirdi es tagad mīlu citu kolektīvu, tātad Olistu. Bet ar acīm es vēl joprojām esmu iemīlējies Enku Drenku. Tāpēc es jau nācu pie jums un es saku, ka neliekat man vilties. Neliksim. Lai iet, turēšu pie vārda. Bet labi, īstenībā runājot par kultūru, nākošais mans jautājums ir, tu esi beidzis Alūksnes mākslas skolu, vai ne? Jā. Kas vēl joprojām ir viena lieta, ko tu pielieto? Esi sev pieņēmis par ideju, principu vai skatījumu? Tā viena lieta, ko es noteikti vēl joprojām pielietoju, ja mēs runājam tieši par tādu vienu feature, ko man iemācīja mākslas skolā, tas tā kā mērīt ar zīmuli kaut ko. Jā. Tu skaties ar vienu aci, tad tu nomēri tā kā proporcionāli, cik tev pieņemsim šīrāds gabaliņš zīmuļa, cik tev reizes viņš sajiet kaut kādā objektā tālumā, un tad tu vari to pašu kompērot uz kaut ko citu un dabūt pa lielam diezgan precīzi uz tos mērījumus priekš tā, ka tu vispār neko nezini, tev nav nekādu datu. Tas ir traki. Uz acīm auc, bet diezgan daudz jau visādas tāpat arī zināšanas ir iegūtas. Arī par mākslas vēsturi bija tāds interesants priekšmets mākslas valodas pamati, ko toreiz pasniedza skolotāja Ida Zelča. Tā ir tā lieta, ko es pa mākslas skolu atceros, tā forši atceros, jo viņa stāstīja rīktīgi interesanti. Un, patiešām atnāc un 2 stundas sēdi un klausies ar atvērtu muti. Un tas, wow, ok. Kaut kā tā, ja mēs runājam par to vienu lietu, tad tā ir tā feature ar to zīmuli, bet vispār kopumā es uz šo jautājumu droši vien teiktu, ka zināšanas ir tas, ko es esmu paņēmis līdzi, un cik sanāk iespēja kaut kad cenšos varbūt arī izmantot. Zini, kā es to teikšu, es esmu tik ļoti, cik pat filozofisks un tāds mākoņos dzīvojošs cilvēks. Es esmu arī īstenībā stipri loģiskās puses izbaudītājs. Un īstenībā šīs 2 atbildes, es teiktu, ir perfektā šajā variantā. Lai iet. Tagad slēdzoties no kultūras uz mākslas skolu, un tagad no mākslas skolas uz vienkārši skolām.
Kāda īstenībā bija pārnākšana no Pededzes skolas uz Alūksni un uz ģimnāziju? Es ticu, tu esi sociāls cilvēks, un mēs to visi redzam gan sociālos tīklos, gan arī avīzēs, Alūksnes un Malēnas ziņas. Un, jāparāda. Jālasa, jābūt izglītotai. Tieši tā. Mēs tevi redzam visur, kā bija tajā laikā. Vai tas bija tikpat viegli, vai tā iejušanās uzreiz bija, vai tas notika palēnām? Redzi, jā, kā jau tu pats teici, es droši vien neesmu īstais cilvēks, kam šo jautājumu jautāt. Mana atbilde ir gaužām neinteresanta. Es jau tad, kad Pededzes skolā mācījos, tad trenējos judo, mācījos mākslas skolā. Un katru dienu biju Alūksnē. Man bija mākslas skolas klases biedri, kas tāpat bija pēc tam arī mani klases biedri ģimnāzijā. Judo biedri un vienkārši pazīstami cilvēki. Un tad tu jau atnāc un tad tāpat jau visus pazīsti un arī visi tevi pazīst. No, un, tā iejušanās ģimnāzijā varbūt, tā bija šī lēnāk. Tāpat ir cita vide. Jā, cita vide, citas telpas, pavisam savādāks izkārtojums un visādas tādas sīkās lietiņas, bet arī palielini bez problēmām. Es teiktu, vispār bez nekādas aizķeršanās. Arī īstenībā runājot par Pededzi, tu kādreiz īstenībā nedzīvoji Alūksnē. Es gan zinu, ka pieminēt, ka tu dzīvoji Pededzē. Nav labi tas. Nē, tas īsti nav Pededze. Tu nāc no Visikuma. Yes, precīzi. Un varētu teikt, tas ir tā kā vairāk nomalē, tas nav īsti pilsētā. Tad vai tu sevi varētu nosaukt īstenībā par laucinieku sirdī? Jā. Es to atklāti saku, un es no tā nekaunējos, teiksim tā. Es no tā vispār nekaunējos. Un es pat teiktu, ka dažreiz tas pat ir kompliments. Bet vispār par to Pededzes skolu un vispār to kopīgo lietu es gribēju teikt, ka nav jau tā, ka visiem ir tā kā man, kad tu pazīsti cilvēkus un ir cilvēki, kas aiziet pēc tam uz pilsētu mācīties, un viņi tā kā nevar iejusties tajā kolektīvā. Jā, ir mazliet pagrūtāk tajā vidē. Jā, un atceries kabatā projektu. Jā, skatītājiem un klausītājiem izstāstam, ka tas bija tāds interesants Eiropas solidaritātes korpus projekts, kuru jauniešu grupa Alūksnieši apbraukāja Alūksnes novadu un izveidoja savu galda spēli. Ja ir iespēja un vēlēšanās uzspēlēt. Iesaku, absolūti iesaku. Un vispār šī projekta mērķis bija mazināt plaisu starp jauniešiem, kas ir radusies šī skolu tīkla optimizācijas rezultātā. Es teiktu, ka šis ir perfektais brīdis, kad tomēr mazliet par to parunāt. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un tas, ko es vispār gribēju ar šo teikt, ka stilīgs bija tas kabatā projekts, bet tagad jāuzņemās turēt bēdu par šo pašu jautājumu arī jauniešu domai. Jā, tā kā mēs ar Koļu abi nākam no laukiem, ir šīs te mazās atšķirības, kas ir ievērojamas. Kā bērni izturas pret tiem, kas dzīvo varbūt ārpus Alūksnes, vai ir nākuši, pieņemsim, pabeiguši pamatskolu un tad atnākuši uz ģimnāziju mācīties. Šī plaisa gan ir mazinājusies, es uzskatu, ne kā, pieņemsim, pāris gadus atpakaļ, pirms kādiem 5 gadiem. Arī projekta ietveros īstenībā bija tā, ka tu izveido, ar kādu cilvēku tu izveido draudzīgas attiecības un tu šo personu iepazīsti labāk, un tad varbūt es skolā arī sākšu, sveicināšos ar viņu, tur apjautāšos, kā iet. Bet tāpat aktīvi ir jāskatās par to, kā bērni savstarpēji tomēr var izveidot šīs draudzības un neatstumt kādu cilvēku, kurš ir nācis no laukiem malā. Un arī turpretim tā nav tikai viena cilvēka lieta, es tā uzskatu. Es uzskatu, ka arī tiem, kas atnāk jaunā vidē un jaunā kolektīvā, ir jāmēģina būt pretīm nākošiem un tā kā piedāvāt sevi, kad šim te ir jābūt no abām pusēm.
ka tas nevar būt tikai no vienas puses, kad mēs gribam pieņemt kolektīvā, vai es gribu tikt pieņemts kolektīvā. Tas ir jābūt abiem, un tad šī saikne rodas daudz labāk. Jā, nu, redzi, nu, tas jau ir tas pats, ko mēs jau ar tevi esam runājuši, ka mēs jau neesam necilvēki. Mēs panāksim tev pretī, ja arī tu pats paspērsi kaut kādu soli mums pretī. Man jau nav problēmas apjautāties tev, kā iet. Bet, nu, tā paspērs poli man pretī, pasaki man čau, vai es nezinu. Kā jau tu teici, ka tas no abām pusēm viņam tā jānāk. Un cilvēkiem, kas ienāk jebkurā jaunā kolektīvā, vienalga, kas tas pa kolektīvu vai kopienu vai nu jebkas, nekautrējieties arī jūs paspērt pirmo soli uz priekšu un arī tad jums atpakaļ savukārt arī kāds cits paspērs soli, un tagad visi introverti tā, nē, viņi ir šausmīgi, ko viņi runā. Bet ir cilvēki, kuriem vienkārši patīk vairāk laika pabūt vienatnē. Nu, jā, protams. Par to jau neviens absolūti nestrīdās vispār. Nu, mēs katrs esam citādāks, savādāks, kā ir pareizi jāsaka. Citādāks, lai iet. Latviešu valodas labotāji zini. Tā nebija pareizi, bet nu, mēs katrs esam citādāks. Un kā tajā tikītokā ir. And I think it's beautiful. Nu, patiešām. Nu, skaisti. Jā. Nu, tā tas ir. Ko citu, lai pasaka? Bet labi, es teikšu, ka mēs esam mazliet novirsījušies. Aizrāvušies. Jā, es teiktu, aizrāvušies. Bet tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt. Pats atcerējos. Izlasīju pat ne to jautājumu un atcerējos pareizo. Tā kā tas ir lauka cilvēks, bet tā kā tev bija arī viegli atnākt, salīdzinoši viegli un socializēties. Es gribētu īstenībā parunāt par vēl vienu lietu, kas ir kā šis teātra sports, kurā tu esi piedalījies. Vēl jau vairāk man būtu jāpiemina tas, kad man tev ir jāatzīstas par to, ka es šorīt zvanīju tavai mammai. Es zvanīju tavai mammai, un es viņai prasīju lietas par tevi, jo es nebiju pārliecināts, un man vajadzēja kaut kādus papildus materiālus, lai izskatās, ka es esmu saracies informāciju, bet es ieju internetā un es uzrakstu to vārdu, es tevi iegooglēju. Tas ir ticis googlēts. Vismaz viens cilvēks tev ir googlējis. Ko tu tur atradi? Labi, jautā un tad izstāsti man, ko tu atradi par mani. Redzi, es gandrīz neko neatradu. Neko neatradu. Redzi, par tavu Facebook. Tad jau es neesmu tik populārs. Zini kā, Čatiņš man pateica to, ka tu tur īstenībā esi baigais džeks ciemā. Baigais zelis. Baigais džeks ciemā, ka tev tur ir īstenībā. Tu esi sadarījis daudz lietas, bet tu uzrādies Facebookā, tur tieši kā Pagalms, tur Ernsta Glika, Alauksnes valsts ģimnāzija. Un tādās lietās. Bet jā, un es viņai jautāju, un mani pārsteidza no 1. līdz 12. klasē. Teātros sportiņā, jā, un gadu. Nevienu gadu nepārtraucot. Nē. Teātris, man personīgi tā teātra spēlēšana, tā sākuma klasēs es neatceros. Bet kaut kāpēc jau es tur gāju. Kaut kas man tur patika. Es īstenībā tieši par to arī gribēju jautāt. Tas iemesls, jo 12 gadi, tas ir diezgan ilgi priekš jebkā. Tā godīgi runājot. Priekš mūsdienām jo īpaši. Un kas ir šī deksme, ko varbūt arī tu varētu pastāstīt jauniešiem, kas skatās, klausās, par to, kas ir tas, kas tevi notur, kas ir tas, kas tev veicina šo neatlaidību un turēties un turpināt. Ja redziet, mēs runājam tieši par teātri un precīzāk par improvizācijas teātri un precīzāk teātra sportu. Pirmām kārtām jau vispār tas, ka improvizācijas teātris pats par sevi ir riktīgi krūta lieta. Tagad tu iemācies atrasties skatītāju priekšā, tu iemācies nebaidīties no publikas, kas ir ļoti svarīgi. Tu attīsti savas improvizācijas prasmes, radošās prasmes, pie tam tu vēl iemācies kaut ko no teātra. Notēlot to, ka tu raudi vai notēlot to, ka tev, pieņemsim, iesit vai vienalga, es nezinu, uzmodelēt savu telpu bez priekšmetiem apkārt. Vienkārši tā kā skatītājs skatās, un tāds, viņam tur ir krēsls, galds, vēl kaut kas.
tas ir, tagad mēs to visu velkam kopā, un tie jau ir plusi. Jā, tā ir izaugsme. Yes, precīzi. Tad mēs vēl pie plusiem liekam to, ka, protams, tā ir darbošanās kopienā. Kaut kā jūs tāpat darbojaties komandā, jo teātra sportā darbojas līdz 5 cilvēkiem komandā. Un darboties komandā jau arī forši un skatīties, kur tas ceļš jūs visus kopā aizvedīs. Tā kā mēs velkam tur vēl vienu plusu, tu velc, un tagad tur jau var visu ko vēl stāstīt par neaizmirstamām atmiņām, par foršiem kontaktiem un visu ko pārējo. Tur jau var ilgi runāt un vilkt tos plusus, bet savelkot kopā, es vienkārši teiktu, ka atrast jebkādu lietu, kas tev patīk, tas ir riktīgi stilīgi. Un, ja tev tā lieta patīk, tad vienkārši jādarbojas. Un tur jau tie gadu ilgumam jau vairs nav nozīmes. Tas jau ir tāds labs teiciens. Tev ir jāmāk dzīvē viss, bet viena lieta ir jāmāk no sirds. Ok. Crazy. Tev ir jāmāk mazliet no visa, bet tieši vienai lietai ir jāatstāj tā vieta. To, ko mēs tiešām mākam. Okay. Bet, kamēr runājām, atcerējos, ka man šķiet, kad es biju 10. klasē, tā kā ģimnāzijā jau spēlēju teātra sportu, tad mēs spēlējām tādu interesantu tehniku, kas ir seriāls, kas parasti ir tāda pagarāka tehnika, bet vispār kopumā diezgan interesanti. Un tad mēs tur spēlējām, mums tur baigā drāma aizgāja. Jā. Rīktīgi tāds, ka neatceros tur rezultātu, tā iedotā valsts no skatītājiem, man liekas, bija Meksika, un tur kaut kāda, neatceros tas nosaukums, arī kaut kādas saldās, asaras vai kaut kas tam līdzīgs. Katrā ziņā ir tāds jā, precīzi, un tā mēs tur to drāmu tādu rīktīgu nospēlējam. Un mēs nospēlējam, novedam to visu līdz kaut kādam endingam, saprotam, ka šito visu ainu noslēdzam, precīzāk jāsaka tā. Un pēc tās treniņa, jo teātra sportā trenējās, gāju uz kojām, un tad pie sevis domāju, bet tas tā kā nospēlē visu, kas tev bija iekšā, kaut kāda drāma sagrājusies, šī atdevi visu tur, un tas, vieglums. Viss. Jā. Vat tā. Tā kā mēs runājam par teātra sportu, tu esi arī liels vienkārši sporta entuziasts, un cik es tevi pazīstu, es teiktu, ka šitais džeks 3 dienu laikā varētu iemācīties visu, ko viņam vajag, lai varētu ņemt un komentēt jebkuru sporta veidu, kas pasaulē eksistē. Es ņemos runāt ar lieliem vārdiem un saku, ka lielākā sporta entuziastu es personīgi nepazīstu. Crazy statements, ja man tā ir godīgi jāsaka. Es personīgi sevi es par tā kā tu mani raksturoji, tā es neuzskatu. Es nesaku, ka tā ir. Nekas, es tā uzskatu. Lai ja tu tā uzskati, lai iet. Jā, bet es vēlējos jautāt, no kurienes tas nāk? Mēs zinām, ka judo ir tavā aizraušanās. Jā. Es te jau skatītājiem spoiloju to, ko mēs tur runāsim, bet judo ir tavā aizraušanās. Un let me tell you something. Baltijas līmenī. 3. vieta. Nikolai, par ko mēs runājam? Mēs esam ar Baltijas čempionu runājam tieši šobrīd. Nē, bet šī aizraušanās jau no mazotnes un bērnu un jauniešu sacensībās arī celtas vietas. Un, vai tu teiktu, ka judo ir tas, no kurienes ir cēlies šis entuziasms par vispārīgu sportu? Es domāju, ka drīzāk nē. Nekā jā, bet tas bija tāds labs katalizators tam. Jo man tas liekas interesanti. Piemēram, man patīk skatīties basketbolu. Jā. Tā kā basketbols ir riktīgi krūta spēle, ko skatīties. Tu saproti, kas tur un piedevām, ja tu vēl saproti, kas tur notiek. Tā kā tur ir kaut kāds taktiskais zīmējums, tur kāds riktīgi labi spēlē aizsardzībā, kāds atkal uzbrukumā. Kaut tā vienkārši skaista spēle. Bet spēlēt basketbolu? Hell no! Tieši tāpat kā, pieņemsim, skatīties futbolu.
Labi, ar futbolu retāk tādi patiešām skaisti futbola mači, ko skatīties manā skatījumā gadās diezgan reti. Bet tu skaties viņu un tu tāds, te ir taktisks zīmējums, te ir kaut kāda izspēle, te treneris laikā veica nomaiņu, te kaut kas stratēģiski notiek. Skaties un tas, skaista spēle. Spēlēt futbolu? Hell no. Bet tad man radās tāds mazais jautājums tev. Ja ir jāizvēlas tikai viens. Spēlēt vai skatīties? Otras vienkārši nevar būt. Labi, tad es neskatos neko. Arī ne latvieši. Latvija olimpiskajās spēlēs. Diemžēl ne. Ja ir izvēle, tā kā, ja tu man liec tikai tādu izvēli, kas ir vai spēlēt kaut kādu sporta veidu, vienalga, pilnīgi vienalga, kas tas par sporta veidu, vai skatīties, es nekad neizvēlēšos skatīties. Tāpēc, ka kustībā ir dzīvība, brači. Tieši tā. Es totally agree. Tad jautājums, no kurienes tad ir šī deksme un šis te entuziasms par sportu? Par sportu entuziasmu, es tev jau iepriekš esmu stāstījis, ka man vienkārši patīk redzēt tur kaut kādu skaistumu, un tas tā kā pagājušā formulas sezona, tātad tūlīt jau sāksies jaunā sezona pēc mēneša, bet tātad pagājušā formulas sezona bija vienkārši brīnišķīgi, kā sporta taktiskais, kā sporta, vienkārši kā sporta events, tāds sacensības, kur notiek kaut kāda mačošanās, dzīšanās pēc 100 daļām, 1000 daļām pat, un stratēģiski lēmumi no treneru korpusa un visādas tādas lietas. Un, kāpēc es par to formulu iesaku? Tāpēc, ka vienkārši patīk skatīties, kā tas smuki notiek. Man nepatīk apzināties, ka es tādu nekad dzīvē visdrīzāk nevarētu, bet paskatīties uz to, kā viņi to riktīgi smuki dara, tas ir riktīgi krūti. Paskatīties, un tā deksme, tā kā vismaz tik, cik es sportoju kaut ko, ja mēs varam, dejas jau arī sports, teiksim. Tā ir. Redzi, vasarā diskolfs kaut kad jāuzmētā. Tieši tā. Es baidāju, vai mums jābrauc uz vēriem, un es tevi izlikšu, brači. Izlikšu. Tās nekad nenotiks. Tātad, diskolfs, ziemā, redzi, kā redzi, šogad mums tā ziema lutina, var jau uzspēlēt arī to hokeju. Hokeju jau uzspēlēt. Var arī paslēpot. Jā. Mēs īstenībā tādā ziņā ar Koļu esam kā diena pret nakti. Man personīgi absolūti nepatīk skatīties sportu. Labi, ne absolūti. Ja Latvija spēlē pasaules čempionātā, es noteikti skatīšos. Bet tā ikdienā skatīties sportu, man ne, Koļam cepī riktīgi slidot, man cepī riktīgi slēpot, un man slidot so, un Koļam slēpot so. Jā. Bet par to, kad darīšana, nevis skatīšanās, ka es labāk spēlēju sporta veidu, nevis skatos, tās gan ir absolūta taisnība. Tur mēs esam vienpus. Jā, es gribēju teikt, ka šobrīd, tad, kad mēs šo ierakstam šodien, kas ir izlādējies pulkstens, 12. februāris un bez 15.7. es jums atgādinu, ka šodien Latvijai spēle Olimpiādē pirmā hokejā. Tā kā 10. visi slēdzam iekšā LTV 7 un skatāmies. Tieši tā. Žēl, ka šis visdrīzāk būs jau 3 dienas vecs klips. Bombokļa. Kad jūs viņu skatīsieties. Varbūt mēnesī 2, varbūt gadu, vairāk. Gadu, varbūt 2. Es gribētu teikt, kad es tev uzdodu vēl kādu vienu formālo 2 jautājumus, un tā mēs vienkārši maucam. Tādu mēs vienkārši runājam. Bazarudzam, dājam. Man tur būs jautājumi, bet šitie būs tādi
kas man vairāk patīk. Lai iet. Bet sākumā ar tiem formālajiem jautājumiem. Jā. Šis īstenībā ir no skatītājiem, jo es šodien visiem gāju apkārt, un es teicu, labi, ne visiem, jā. Es tavai mammai pateicu. ka ir jāuzdod kāds jautājums Korim, lai mums būtu arī kāds jautājums ne tikai no manis, bet arī sagatavots no kāda cita cilvēka. Un pirmais jautājums skan šā. Kā tu tiec galā ar neveiksmēm vai kritiku? Kaut kādu veselīgu kritiku cenšos veselīgi arī pieņemt. Un iespējami kaut ko darīt arī lietas labā. Tā ir, bet īstenībā tā ir. Es piedodu, ka es tevi pārtraucu, bet cilvēkiem ir jāapzinās, ka ir arī veselīga kritika. Ka kritika nevienmēr ir uzbrauciens, ka kritika var būt arī kaut kas tāds, ko tiešām padomāt. Jā, atgādini man par šo domu, es tev izstāstīšu, ko es par to domāju, bet ar neveiksmēm, atšķirībā cik lielām, redzi. Ar kaut kādām mazākām, vienkārši izdzīvo viņām cauri, nesagāja pa lielām. Ar kaut kādām lielākām, tad jau sākās, tā miljonus domu griešana pa galvu, kā tad būtu, ja būtu, un šitā un tā, un ko es tur varēju izdarīt savādāk un tā. Bet pa lielam es teiktu, ka pats galvenais vienkārši ir no tās situācijas izdarīt kaut kādus secinājumus un tad nākotnē rīkoties tāpat vai savādāk. Tas jau ir cits jautājums. Atziņām pilni. Jā, un par ko bija tas bazars izstāsti man? Kā tu tiec galā ar neveiksmēm vai kritiku? Par kritiku, par veselīgo kritiku, es domāju. Te redzi, jāizstāsta, te jau arī jāsaprot tāda lieta, ka mēs arī diezgan bieži kritiku, arī veselīgu kritiku, kas tā kā nav domāta kā uzbrauciens, mēs viņu pasniedzam kā uzbraucienu. Mēs tā kā ar uzbrukumu viņu pasniedzam tā kā ar pārmetumu. Jā. Tā mēdz būt. Un tad arī tad arī viegli, tad ir uztvert viegli viņu tā kā uzbraucienu, un tad jau tā vairs neliekas veselīga kritika. Otrs skatītāju jautājums. Otrais jautājums. Kas, tavuprāt, cilvēkiem visbiežāk traucēs sasniegt savus mērķus? Īsi atbilde, viņi paši. Tik viegli. Patiešām, jo, redzi, te pa lielam jāsaka tā, ka, tu jau pats esi noteicējis visam. Tāpat tā ir tava izvēle, vai tu virzies tā mērķa virzienā, vai tu nevirzies tā mērķa virzienā. Tā ir tava izvēle, un tajā vari, pa lielam tu vari vainot tikai sevi. Ir, protams, ir kaut kādi ārējie faktori, kāpēc cilvēki nesasniedz kaut kādus savus mērķus. Protams, ka ir tādi. Tos mēs nevaram izslēgt, bet vispār kopumā es teiktu, ka tikai tu pats. Tikai tu pats vari uzlikt sev kaut kādas robežas. Diezgan brutāli. Bet tā ir reāli. Būsim reāli, un tā arī ir, un redzi, es nezinu, vai tu saņēmi to aploksni, bet žetonniekā, tad, kad tev bija žetonnieks, bija tās riktīgi krūtās aploksnes, kur varēja likt tās visas lapiņas ar uzrakstiem. Es nezinu, vai jūs ievērojāt, bet mēs visai bandai ar nasju rakstiem, ka robežas izdomā tikai tu pats. Lapiņu un likām katram aploksnīt. Tā kā... atklāju tev arī mazo noslēpumu. Un, redzi, tur jau... tieši tā, kā es teicu, robežas izdomā tikai tu pats. Un, ja tu man jautā, kāpēc cilvēki nesasniedz savus mērķus, vai kāds bija tas jautājums, pasaki vēlreiz. Kas visbiežāk liedz cilvēkiem sasniegt savus mērķus? Viņi paši. Tu pats izdomā sev kaut kādas robežas. Redzi, un tagad varētu likties, ka es tā runāju, un tagad es pats tur esmu tāds super ideālais un foršais. Protams. Es jau arī tagad tikai filozofēju, bet tad, kad nonāk lieta līdz kaut kādai darīšanai, tad arī man ir tā, ka tā šītais tas. Un, protams. Svarīgi atcerēties, ka visi ir tikai cilvēki.
Jā, Es teiktu, un arī mūsdienās ar to, ka ir šī tik daudz materiāla visos sociālos tīklos un visur, kur cilvēki ir vienkārši labākie, kādi viņi var būt. Nu, tad, tā kā, visi ir cilvēki, visi kļūdās. Un vienkārši tiem cilvēkiem, ko mēs redzam, un ka viņi ir paveikuši kaut ko, viņiem ir. Viņi izdarīja to. Teiksim, tā, viņi pārkāpa pāri tām robežām un neatstāja sevi. Tagad ir tā daļa, beidzot nonākusi, kur mēs varam vienkārši brīvi mazliet parunāt. Brīvi pājāpāt. Pirms vēl es to uzdodu vienu pēdējo jautājumu, kas būs atkal nopietns, bet īstenībā bērnībā. Kādas bija tavas mīļākās nodarbes? Tāds ir mans jautājums, bet es tev gribu pierakstīt to, ko es esmu pierakstījis apakšā zem šī te atkal saruna ar tavu mammu. Pirmais – Beyblade, otrais – braukšanā uzvalkā uz Valmieru, vārds neeksistē, darbīgā mehāniķa roka, aigars un mopēdi. Te ir diezgan daudz, bet es tā pakonsultējoties, es tev vai mammai pajautāju, ko tu darīji bērnībā, kas būtu tas varbūt kaut kāds interesantāka lieta, ko es varētu noskaidrot. Viņa teica, ka tu baigi aizrāvies ar Beybladēm. Un īstenībā es arī. Beyblade bija sick. Tas bija pīk. Tas bija tād, kad tas ir mega. Tas ir mega. Jā, tas patiešām bija mega, jo, redzi, tad vecums bija tāds. Precīzi atbilstošais. Un vēl zinu, kā multfilma viņa arī patika. Man šķiet, ka tas vispār ir anime. Es tagad nepārprotiet man, es nefanoju par anime, bet, Beyblade bija premium. Patiešām premium, un vēl tad, kad tu vari pats cīnīties tā kā ar viņiem. Jā, tas ir, tev vienkārši, tas ir reāli, ka tev kartūns iznāk īstajā dzīvē. Tas ir tik patīkami. Un tas ka tu vēl, viņš vēl pa detaļām jaucās. Jā, un viņus varēja miksēt kopā. Yes, precīzi. Man te ir pierakstīts tā otrā lieta, kas ir, man likās ļoti interesanta. Vai tu tādu varbūt atceries braukšanu uzvalkā uz Valmieru? Zini, kas tas bija pa prikolu? Tas bija kaut kā, tikko pa lielam iemācījāmies braukt ar riteņiem. Velosipēdiem jāsaka. Jā. Un, zini, kā tev ir brīvība, bet, brīvība, bet, tu tā kā vari braukt, tu vari braukt diezgan ātri, tu vari pārvietoties diezgan ātri, teiksim tā. Un, tas dod kaut kādu, manī droši vien radīja domu, ka, tagad es gribu braukt, un tā braukšana uz Valmieru uzvalkā bija tāds prikols, ka es tagad spēlēju, savā galvā iedomājos un spēlēju spēlītes, kas sīcis, ka es esmu super biznesmenis, man ir kaut kāds trakais biznes, un es braucu uz Valmieru uzvalkā, un tad es vienkārši maucu ar velosipēdu no mājām līdz paskastītei, kur bija bizness. Tā kā, jā, kaut kāds tāds prikols. Bet tas ir tādi bērnības atmiņas vienkārši. Reāli. Tā kā, tas ir tiešām kaut kas tāds, kas vienkārši ir tikai bērniem prātā. Reāli. Šautauts lielai māsai par iemācīšanu braukt ar velosipēdu. Tās ir labs šautauts. Tātad man tika pieminēts, ka arī vārds neeksistē. Tava mamma tevi raksturoja kā ļoti darbīgu jaunieti, kas vienmēr bija gatavs palīdzēt ar pilnībā jebko. Jā. Tad, lauki pieprasa savu. Drīzāk, ka nē, bet es vienkārši tā teiktu, ka stilīgi jau teikt, jā. Tev, zini, ka man jāsaka, tev kaut ko piedāvā. Tu pasaki jā. Un tad pēc tam dīlo ar visu, kas tur notiksies. Jā, ceļš būs interesants. Jo, redzi, te tas vecais labais teiciens, ka es labāk izdaru un nožēloju, nekā neizdaru un nožēloju. Tāda filozofija.
Vēl ir tāds jautājums, arī varbūt no bērnības vai kas, vai no kurienes tas panesās, bet tev ir arī tāda mehāniķa roka, tev tomēr interesē savi auto un tomēr kaut kāds skilliņš ir šajās lietās. Jā, tur jau kā no telefona lasīja Aigars un mopēdi. Tu redzi, kā es teicu par velosipēdu, tad tu dabū iespēju pārvietoties ātri. Jā. Bet tev tāpat ir jāizmanto fizisks spēks. Un tad, kad es noliku rollera tiesības, tā bija iespēja pārvietoties vēl ātrāk, nepielietojot fizisku spēku, un vēl tu vari mērot distanci garu. Tā ir taisnība. Zini kā, tā jau ar tiem rolleriem ir, tu sāc braukt un... tāda tā tehnika, saproti. Tuningu jātaisa. Jā, protams, jātaisa tunings, gribās braukt ātrāk, gribās braukt uz viena rata un visādas tādas lietas, ko mēs, protams, neatbalstām. Jā, kas. Jā. Un tad jau, zini, ka tas viss ir jāsāk skrūvēt, un tad tas viss ir jāsāk darīt, un tad ir jāsaprot. Tad vienkārši ir jāsaprot. Un te redzi, ļoti labi nāca talkā YouTube ar video visādiem. Visiem jaunajiem mehāniķiem out there. Reāli YouTube ar visādiem video. Un, protams, arī mans pededzes skolas biedrs Aigars, kura garāžā arī tika pavadītas neskaitāmas stundas un visādi brīnumi darīti. Es saku, visādi ir bijis. Un, tie rolleri, lai tu saprastu, tie rolleri bija tādi, ka tev bija jāvadā līdzi atslēgu komplekts, jo tu nezini, kas tev var notikt kaut kur pa ceļam. Un, tas nebija stilīgi. Es nesaku, ka tā vajag būt. Redzi, tagad jau es esmu izaudzis, un es saku, ka labāk, lai ir viss pilnīgā kārtībā. Un viņš man neiet tik jaudīgi, cik viņš man gāja. Bet tajā laikā jau tu to nesaproti. Tev gribas ātrāk, jaudīgāk, stiprāk. Un, protams, naudas kaut kādām kvalitatīvām detaļām nav. Gribās visu pēc iespējas ātrāk. Un tad, redzi, tur tā kombinācija rodās. Un tad tu esi vienkārši spiests iemācīties un zināt. Un, jā. Kāpēc vispār atbildot uz to jautājumu, kāpēc tāda, nezinu, vai to varētu saukt par mīlestību uz mehāniku, tāpēc, ka man patīk saprast lietas, kā viņas strādā, kāpēc viņas tā strādā. Izzināt. Jā, tā kā tu saproti, kāpēc dzinējs strādā tieši tā, un viņš nestrādā kaut kā savādāk, jā, un pieņemsim, kā tur... kaut vai tik vienkārši kā atšķirās pēc savas uzbūves dīzeļa motori un benzīna motori un visādas lietas. Un, redzi, ne tikai par mehāniku, kā par mašīnām, močiem un visādām tādām lietām, bet arī par mehāniku kā tādu. Un vienkārši kaut vai kā darbojas 3D printeris. Jā. Pēc kāda principa, jā, tur pēc kāda principa darbojas hidraulika vai vienalga kas. Un vienkārši interesanti zināt. Jā, teiksim tā. Labi, mēs jau īstenībā ejam uz noslēgumu. Un es vēlētos teikt, ja ir kāda atziņa, ko jūs esat paņēmuši no šī visa un noklausījušies visu podcastu, es teiktu, ka ir jāzina tas, ka ir jāizzina lietas. ir jāzina un jāizprot lietas un citi cilvēki un arī paši mums ir sevi jāizprot. Un man tev ir sagādāts vēl pēdējais jautājums un es vēlējos tādu pielikt mazu daļu no sevis, tā kā šim te podcastam mainīsies, jeb šo raidierakstam, mainīsies tā vadītāji, tad es kā no sevis no vadītājas atstāju šo te. Es tev uzdošu jautājumu, bet tev būs jāizdomā un jāuzdot jautājums nākošajam viesim. Lai iet. Man patīk, lai iet. Un mans jautājums tev, Koļa, būs tāds. Kas ir ceļš uz tavu sirdi? Crazy.
Nu, tas jājautā Nasijai. Pirmām kārtām viņa droši vien labāk mācīs atbildēt. Viņa to sirdī paņēma, bet nu, vispār jau dažādi ceļi droši vien. Dažādi. Bet mums šoreiz vajag tieši vienu. Tikai vienu? Nu, garšīgs ēdiens. Nu, tas tā kā, redziet, es tā kā tas visvienkāršākais vīrietis mīlestība iet caur vēderu. Nevar nepiekrist. Tāds tas prikols. Par to jautājumu nākošajam spēles dalībniekam man jāsaka, nē, bet šī raidieraksta apmeklētājiem un visiem pārējiem. Man ir jābūt nopietnam, vai es varu... Tas ir brīvi uz tavu izvēli, kādu tu vēlēs uzdod. Vai. Tik traki. Nu, nē, man gribētos uzdot kaut ko nenopietnu, jo, nu, lai ir kaut kas nenopietns, bet tajā pašā laikā man gribās uzdot arī kaut ko tādu rīktīgi, kreptīgu tādu. Nu, mēs esam par nopietnību, tā kā... Nopietnību. Jā, mēs tomēr esam te, lai paklačotos. Labi, tad... nebūs tāds jautājums. Nu, varbūt jautājums. Varbūt arī nejautājums, bet skan ļoti vienkārši jānosauc kā 3 top 3 jauniešu slenga vārdi. Tas ir fire emoji. Jā. Šito baidavē izgriezīs un kā preview ķipa saliksi top 3 jauniešu. Tas būtu labi. Let's go. Jā, būs. Nu, labi. Nu, ko lai saka? Nu, paldies, ka ieradies. Paldies. Tu esi mūsu pirmais viesis izmēģinājuma trusītis, kā es arī Koļam aizkulisēs teicu. Un, nu, paldies, ka ieradies. Nu, tiešām fantastiski parunājām. Es ceru, ka cilvēki uzzināja par tevi kaut ko jaunu, vai arī uzzināja vienkārši kādu jaunu faktu, vai vienkārši paklausījās, patērēja savu laiku, klausoties, kā 2 džeki ir atnākuši vienkārši tad ņemt un paklačot. Un pie mums šodien bija studijā ieradies Nikolais, un tas ir tas, kas ienāca mums pagalmā. Atā!